Tev ir jābūvē savs personīgais zīmols jau vakar. Man vienalga, ka tu strādā 9 līdz 5, algotu darbu, pusslodzi, pilnu slodzi, pārslodzi. Pilnīgi vienalga, ko tu dari, tev ir vajadzīgs personīgais zīmols. Kāpēc? Tu aizej no darba, kas paliek? Visi kontakti paliek, viss paliek tur. Viss, kas tev ir tava pieredze, tava reputācija, pie kuras tev ir jāstrādā, un tava ekspertīze, kuru tev ir jāmonetizē. Un tici man, tad, kad tev būs spēcīgs personīgais zīmols, darba devējs tevi negribēs laist prom. Viņš būs motivēts padarīt tavu darbu vēl interesantāk, lai tev tur būtu izaugsme, lai tu neietu prom. Un tad, kad es runāju par personīgo zīmolu, es noteikti nedomāju, ka tagad tev ir jākļūst par influenceri, pasarg Dievs. Nē. Es runāju par tavu reputāciju, par stratēģisku redzamību, ka tu parādi savas vērtības dzīvē, darbā, biznesā, ka tu parādi savus talantus un savu ekspertīzi.